Tātad pirmais solis ir iesaiste, localization. lokalizācija. Localization, the great Russian word "поместная церковь" Vietējā draudze. means your church is in a community. Tātad tas nozīmē, tā ir Your kopienā, church на месте. uz vietas, So it is a church which has been placed by God. kas ir Dieva iecelta, ielikta tajā The vietā. second step we discussed was potential analysis. Otrais solis bija potenciāla analīze. And then we talked about context analysis. Un tad mēs runājam par konteksta analīzi. So context analysis gives you an idea how your community is built. Konteksta analīze palīdz saprast, kā ir veidot jūsu kopienu. And now you have all the ingredients Un tagad mums ir visas sastāvdaļas, to start a society relevant church. lai uzsāktu sabiedrībai atbilstošu vajadzīgu draudzi. You know where you have to build a church. Un jūs zinat, kur būvēt to, You know what you have in order to build a church. jūs zinat, kas un kāpēc, And you know where is the dark world in need of your potentials. un jūs arī zinat, kur ir tumsas pasaule, kuriem ir nepieciešama, kuriem jūs esat vajadzīgi. Pret to Now you cīnīties. may start. Un tagad, And only now you may start. un tikai tagad jūs varat sākt. If you do not do this before, Jo, ja šie te priekšdarbi nav izdarīti, then you will do somewhat, somehow, something. tad kaut kā jau kaut ko And normally what you do, jūs izdarīsiet. Un parasti būs tā, you repeat what your forefathers have done. ka jūs atkārtosiet to, ko jūs tēvi ir darījuši agrāk. You will just create a Baptist church as the Baptist church has been 50 years, 100 years ago. Jūs izveidosiet tādu baptistu draudzi, kāda tā ir bijusi pirms 50 vai 100 gadiem. And I'm not saying the Baptist church 100 years ago was bad, Un es jau nesaku, ka baptistu draudze pirms 100 gadiem bija slikta, but you would agree with me bet jūs man piekritīsiet, if you go to a context of a Soviet system ja mēs tagad atgrieztos padomju sistēmas kontekstā with a lot of persecution, ar daudz vajāšanām, and you come in a free democratic country today, un šodien mēs esam brīvā demokrātiskā valstī, two complete different realities. kas ir pilnīgi divas dažādas realitātes. And that's why we have to change our way of doing stuff. Tāpēc mums ir jāmaina tas, kā mēs darām lietas. So in Germany, these two phases usually will take us for 6 months. Vācijā šīs te divas fāzes parasti mums aizņem vismaz 6 mēnešus. And then we go to the next spot. Un tad mēs ejam uz nākamo posmu, And that next spot is conceptualization. kas ir konceptualizācija. In other words, now we bring our potential with the needs of the context together. Tātad mēs saliekam kopā mūsu potenciālu ar vajadzībām un kontekstu. And we do it the Jesus way. Un mēs to darām tā, kā to Jēzus dara. We start with the material world, Mēs sākam ar materiālo pasauli, because that's how you change culture. jo tas ir veids, kā mēs mainām kultūru. You first serve, Vispirms kalpo, then you fellowship, tad sadraudzība, then you discuss, tad pārrunāt and then you evangelize. un tad evaņģelizēt. Now, in our circles, in Baptist circles, somehow we believe the whole thing works different. Un kaut kādā ziņā ir tā, ka baptistu mūsu vidē mēs kaut kā domājam, ka viss citādi darbojas. You just invite Billy Graham to come. Mēs vienkārši uzaicinām Billy Grēmu. No, Billy Graham is now in heaven, so he will not come anyway. Nu labi, viņš jau ir debesīs, viņš neatbrauks. His son was very close to Putin, so he is not coming either. Viņa dēls tuvs Putinam, iespējams arī nebrauks. So the grandson is coming. Varbūt mazdēls atbrauks. But the grandson was a military pilot. Bet mazdēls bija militārais pilots. He is as an evangelist as maybe you wouldn't want to invite any. Viņš ir tik lielā mērā evaņģēlists, kā es nezinu, kas. Jūs negribēsiet viņu aicināt. So we invite a big evangelist. Bet mēs uzaicinām kādu Evangelist comes. evaņģēlistu ar vārdu, viņš atbrauc. We create a huge noise in our city. Un tad mēs radām tādu lielu troksni mūsu We have the pilsētā. best singers, Labākie dziedātāji, the best program, labākā programma. and then people give their life to Jesus. Un cilvēki atdod dzīves Jēzum.
I was in charge of the evangelistic crusade of Billy Graham 1991 in Moscow. 91. gadā Maskavā es biju atbildīgs par šo braucienu, Billy Graham braucienu un evaņģelizāciju. That was my last huge evangelistic crusade Bet tā of this kind. bija pēdējā lielā evaņģelizācija tajā laikā. We spent literally millions. Jo mēs tur iztērējām burtiski miljonus. Old Billy somehow decided, well, 1991, I'm not coming to Moscow anymore. Un pēc tam 91. un viņš tā, es nebraukšu uz Maskavu vairāk. But the Billy Graham Association already spent millions, so Billy had to come in order to recover the money. Bet bija tā, ka Billy Graham asociācija jau miljonus bija iztērējusi, tā kā viņam bija jābrauc tā kā to atstrādāt. So the European office pushed us to write letters, Tāpēc Eiropas birojas spieda mums rakstīt vēstules, to produce letters to Billy Graham. lai rakstītu vēstules Billijam Grahamam. 11,000 letters we wrote. Mēs uzrakstījām 11,000 vēstules. From Riga, No Rīgas, from Vladivostok, Vladivostokas, from every place in the former Soviet Union. no jebkuras vietas bijušajā Padomju Savienībā. Billy, please come, we need revival. Billy, lūdzu, brauciet, mums vajag atmodu. Make story short, Billy Graham came. Un īsumā, jā, viņš atbrauca. And then a process started. Un tad sākās process. We were trained how to bring people to come forward. Mēs bijām mācīti par to, kā palīdzēt cilvēkiem iznākt priekšā. Post-Soviet communist people would come forward? Un kā padomju cilvēki tagad ies priekšā? Well, not really. Patiesībā nē. So then Billy Graham Association suggested we would employ 5 trains going from Krasnodar to Moscow, going from Ulyanovsk to Moscow, and bring all the Baptists to Moscow. Jā, tad vispār ne tikai iet priekšā tur dievkalpojumā, bet arī braukt uz turieni. Tātad tur tika vilcieni piesaistīti, kas tagad no Vladivostokas un visādām vietām baptistus vedīs tagad uz And the Maskavu. Pentecostals Un arī vasaras svētniekus and other Christians. un citus kristiešus. And when Billy Graham calls to conversion, Un tad, kad Billijs Grahams aicināja cilvēkus pieņemt Jēzu, the Baptists love come forward. baptisti ar prieku nāca priekšā. So they will go, and maybe some of the communists will also come. Un tad viņi tur nāk, un varbūt ka kaut kādi komunisti arī. The evangelistic crusade took place in Luzhniki, which is the largest stadium of Moscow. Un šis pasākums notika Lužņiku stadionā, lielākajā stadionā. Billy Graham Association reported at the end, or we reported, more than 30,000 conversions. Un Billy Graham asociācija, vai faktiski mēs, pēc šī pasākuma atzīmējam, ka ir vairāk nekā 30,000 cilvēku pieņēmuši Jēzu. 1 year later, I went to the surroundings of Moscow. Un pēc gada es devos uz Maskavu, uz Maskavas apkaimi, I went to our churches just to find those who converted. un uz draudzēm, lai redzētu, kur tad ir tie cilvēki, kas atgriezās. I found less than 10 people. Mazāk kā 10 atradu. What was this? Kas tas bija? An evangelistic crusade? Evanģelizācija? Not really. Patiesībā nē. All the way since, I got fed up with this. Un tāpēc no tā laika man tas Because create impression of big conversions. Tāpēc, ka radīt tādu iespēju, ka tur milzīgi cilvēki atgriežas. But it's not only because of Billy Graham. Bet tas jau nav tikai Billy Graham šo pasākumu Here in dēļ. your city, Šeit jūs pilsētā there was a pastor by the name Joseph Bondarenko. bija mācītājs Bondarenko. And he invited me to come and evangelize in his church. Viņš aicināja mani evanģelizēt viņa draudzē. So I did an evangelism. Un es to darīju. We called people to come up front. Mēs aicinājām cilvēkus priekšā. And I usually, what I do now, I would ask people, why did you come up front? Un tagad es pirms prasītu, kāpēc tu atnāci šeit. 30 people came the first night. Un tur pirmajā vakarā 30 I iznāca. asked an old lady, why did you come Un here? es prasu kādai kundzei, kāpēc tu iznāci priekšā. She says, my daughter is so sick. Viņa teica, mana meita ir tik slima. I said, you think if you come up front, your daughter is going to be healed? Un es prasu, vai tu domā, ja tu iznāksi šeit priekšā, tad tava meita tiks dziedināta? Well, let me confess my sin. Maybe God is hearing than me. Jā, es atzīšos And my savus grēkos, varbūt Dievs man daughter will sadzirdēs. recover. Un man meita tiks dziedināta. Out of 30 people coming up front, No tiem there were 30 1 or 2 who really wanted to give their life to Jesus. bija viens vai divi, kas tiešām gribēja atdot savu dzīvi Jēzum. In the Orthodox culture, you always go to the altar. Un ortodoksālajā kultūrā, tur jau vienmēr iet pie altāra.
It's not a sign of conversion yet. Līdz ar to tas jau neliecina par to, ka cilvēks savā sirdī atgriežas. So I said, well, we can't continue this. Un es teicu, tā mēs nevaram turpināt. Because the church thinks they all gave their life to Jesus. Jo tad pēc tam draudz domā, viņi visi atgriezās. And they haven't. Bet patiesībā nē. So the first step in our concept is going to be a service. Un tātad pirmais solis mūsu konceptā ir kalpošana. We take our potential, Mēs ņemam mūsu we potenciālu, look into the needs of the city, paskatāmies, kādas ir pilsētas and vajadzības, we create our first program. un izveidojam šo pirmo programmu. Give you one example again. Viens piemērs. We are in the church. We did all the steps. Mēs ar kādu draudzi izdarījām visus tos soļus, And we found out that in that particular part of the city, it was a large city, un konstatējām, tā bija liela pilsēta, un ka tajā konkrētajā pilsētas daļā most of the people living there were Muslims. lielākā daļa cilvēku ir musulmaņi. Don't you wonder that I talk about Muslims so much. Nebrīnieties, ka es tik daudz runāju par musulmaņiem. I live in a city of 22,000 inhabitants. Es dzīvoju pilsētņā, kur ir 22,000 iedzīvotāji, 40% of them are Muslims, un 40% ir musulmaņi. 40 kilometers away from Cologne. 40 km tālāk So no we have Ķelnes. many Muslims. Tā kā mums ir ļoti daudz musulmaņu. So we had all those Muslims there. Un tad mums tur ir visi tie musulmaņi, And the biggest need of those Muslims, un lielākā vajadzība viņiem there was no bus going from that part of the city to where the stores were. ir tas, ka no tās pilsētas daļas, kur viņi dzīvoja, uz lielveikaliem, tur nebija autobusu maršruta. Go about 5 kilometers back and forth and to carry all their buyings on their neck. Un līdz ar to viņiem tie 5 km vienā un otrā virzienā bija jāiet nesot tos iepirkuma maisus. That was the biggest need. Un tā bija lielākā vajadzība. So we said, okay, what can we do Un mēs teicām, nu labi, ko mēs varam izdarīt as a church? kā draudzi. And we decided the best thing to do, we tried to organize a bus line that didn't function. Mēs mēģinājām, protams, norganizēt autobusu maršrutu, bet tas nefunkcionēja. We tried to organize cars of Christians going and bringing those Muslim women to buy their groceries in the stores. But that just took 2 weeks and then no car came anymore. Mēs mēģinājām norganizēt arī kristiešu ar automašīnām, kas tās musulmaņu sievietes tad aizved uz tiem pārtikas veikaliem un atpakaļ, bet pēc 2 nedēļām jau vairs neviens nepieteicās, neviena mašīna nebija. So in a prayer night, Un tad lūkšana naktī God revealed to us the project. Dievs mums atklāja projektu. We decided we'll teach those Muslim women to drive a bicycle. Mēs nolēmām, ka mēs mācīsim musulmaņu sievietēm braukt ar velosipēdu. Because Muslim, Arab or Turkish women never drive any bicycles. Jo tāpēc, ka musulmaņu un arī turku sievietes nebrauc ar velosipēdiem. They didn't have any bicycles. Nu, viņām arī nav to. So we went to our city, to the community, and we asked for used bicycles. Un tā nu mēs devāmies pie mūsu pilsētā pie kopienas un meklējām lietotus velosipēdus. And we opened a little store at our church to repair those bicycles. Un arī atvērām tādu darbnīciņu mūsu draudzē, kur mēs labojām tos lietotos velosipēdus. We asked the older brothers, like I'm old now, I'm over 70, so all the older brothers to repair the bicycles. Un vecākie brāļi, nu arī tā kā es, man ir vairāk kā 70, laboju tos velosipēdus. We invited even senior citizens of our community to come and help us to repair the bicycles. Un mēs uzaicinājām arī citus seniorus no mūsu kopienas, lai viņi nāk palīgā remontēt velosipēdus. And our younger ladies, they trained the women, the Arab and the Muslim women, to drive a bicycle. Un mūsu atkal jaunākās sievietes, viņas bija tās, kas mācīja arābu sievietēm braukt ar velosipēdu. So a bicycle school started. Un tātad, nu tā kā velosipēdu skolas standarts. But you know, Arab women never come alone. Bet iedomājieties, arābu sievietes jau nekur neiet vienas pašas. If they come, there will be 1, 2, 3, 4, 5 children coming Tur with them. parasti līdzi ir vismaz 5 bērni. When they saw their mothers on a bicycle, Un kad tie bērni ieraudzīja mammas uz velosipēdiem, they all wanted to drive bicycles. viņi visi gribēja braukt ar velosipēdiem. So we started with a women's school, bicycle school, and we ended up in a family bicycle school. Tā kā mēs uzsākām šo velosipēdu apmācību sievietēm, bet beigās tā bija apmācība We ģimenēm. had to repair even more bicycles. Un mums vēl vairāk velosipēdu bija jāsaremontē. And those Arab women were so thankful. Arābu sievietes bija ļoti pateicīgas.
So they suggested, we would like to cook for you a meal. Un viņas mums piedāvāja, mēs gribētu jums gatavot maltītes. You know, Arab meals are very tasty. Un arābu maltītes ir ļoti, ļoti garšīgas. So, and then our women said, well, we would like to learn how to cook the Arab way. Un mūsu sievietes teica, mēs arī gribam iemācīties tā gatavot kā jūs. So a cooking school started. Un tad sākās ēst gatavošanas And meistarklases. now the Arab were teaching our German sisters how to cook. Kur arābu sievietes mācīja mūsu Vācijas māsām, kā gatavot viņu And ēdienus. the Arab men came and they joined the old guys to repair bicycles. Un arābu vecie vīri nāca mums palīgā remontēt velospēdus. The bicycle school became the first entry point into the Arab community. Un tagad šī velosipēda visa tā lieta bija tas mūsu pirmais ieejas punkts vispār tajā kopienā. A half year later, Un pēc pusgada there was a deep trust viņi ļoti uzticējās mums. developing between the Arabs Un tā uzticība bija starp arābiem and the Baptists. un baptistiem. And now they would visit each other. Un tagad viens pie otra iet ciemos. And so the next stage came. Un turpinājās nākamais solis, We said, now we have to create celebrations. ka mums tagad kopā ir jāveido svētki. You know, the Arabs, they have their fasting month. Arābiem, piemēram, ir tātad gavēšanas šis Of laiks. Ramadan. Ramadāns. So for a whole month, Veselu mēnesi. they will not eat, they will not drink anything during the day. Dienas laikā viņi neko neēd un nedzer. And with the sunset, they start to eat it. Un tikai pēc saulrieta viņi drīkst ēst. And the Ramadan is not only fasting. Bet Ramadāns ir ne tikai gavēšana. During the Ramadan, you have to read the scripture, Ramadāna laikā ir jālasa arī raksti, the Holy Scripture. svētie raksti. And the Holy Scripture is the Quran, Tas ir Korāns, but also the New Testament. bet arī jaunā derība. So we suggested to the Arab families, Tātad mēs ierosinājām arābu ģimenēm, we'll also fast ka mēs arī gavēsim together with you. kopā ar jums. And in the evening, we have our celebration. Un tad vakarā mums visiem būs ballīte. And then we discuss our scriptures. Un mēs pārspriedīsim rakstus. And they liked it so much because normally a German is not going to take part in Ramadan. Viņiem tas tā patika, jo parasti jau vācieši nepiedalās Ramadānā. This fellowship created even a deeper trust. Un šī sadraudzība veidoja vēl dziļāku, vēl lielāku uzticēšanos. 1 year later, Un pēc gada we baptized the first Arabic families. mēs kristījām jau pirmās arābu ģimenes. A church was expanding. Un draudz paplašinājās. So we start with on the material culture, we start with a felt need. Tātad materiālā kultūrā mēs sākam ar to vajadzību, kas parādās kopienā. Here it was a transportation means. Un tur tajā stāstā tās bija transporta, tā kā pārvietošanās vajadzības. In another church, it was a kindergarten not available, so we started a kindergarten. Citā draudzē, piemēram, bērndārs nebija pieejams, un mēs sākām bērndārstu. Yesterday I told you that in the village where we were, the gasoline station closed down, so we bought that gasoline station and started to offer gasoline. Un vakardien es stāstīju piemēru, ka tajā ciematā, kur mēs kalpojam, ka tur degvielas uzpildes stacija tiks slēgta, tā kā mēs to iegādājāmies. We serve the people Mēs kalpojam cilvēkiem where there is a felt need. tur, kur ir vajadzība. And I usually say to the church, Un es parasti draudzēji saku, let's pick the need which is the most pressing, izvēlēsimies to vajadzību, kas ir visspiedošākā, and ideally the government and the administration is not able to sort out the issue. ideālā gadījumā tādu, ko valdība un vispār pašvaldība nevar atrisināt. And they say, well, Johannes, we are a small church. How, if the government can't do it, how do we do? Bet tad varētu teikt, pagaidi, Johannes, bet ja jau valdība un pašvaldība to nevar atrisināt, tad kā tad mēs, kā maza draudzīte? And I tell them, you can't build any church without miracles. Es saku, bez brīnumiem nevienu draudzi neuzcels. If you have everything, Ja tev ir viss, there will be no miracle. tad nebūs brīnumu. But if you need miracles, Bet ja tev vajag brīnumu, you come with bare hands. tu nāc ar tukšām rokām And you expect God to do un something. tu gaidi, ka Dievs kaut ko darīs. You call that expectation faith. Un to mēs saucam par gaidošo ticību. Faith in God. Ticību Dievam. Just imagine. Vienkārši iedomājies, How did the Jerusalem church feed at least
5,000 older people. Un padomājiet, kā Jeruzalemes draudz varēja pabarot vismaz 5,000 cilvēku, They came from Nazareth. They were fishermen. kas nāca no Nāceretes, zvejnieki. Peter even confesses, he says, silver and gold I do not have. Un Pēters pat saka, sudraba un zelta man nav, But they fed. bet viņi pabaroja, A miracle took place. un brīnums notika. Jesus taught them, Jēzus viņiem mācīja, 2 fish and 5 bread is enough. ka pietiek ar 2 zivīm un 5 maizēm. Yeah. And then you start to experience this. Un tad tu sāc to piedzīvot. We, in our prayer nights, when we praying through the night, Un mūsu lūkšana naktīs, ka mēs visu nakti lūdzam, we very often we have a Lord's Supper. mums ļoti bieži ir arī vakarēdienas. And you start some prayer nights like this, and you be sure if it's a Baptist church like ours, then not many people will come. Un, ja tā ir tāda baptistu draudze tā kā mūsu, un jūs sākat organizēt lūkšanu naktis, tad jau zinat, ka pārāk daudz cilvēku nenāks. What do you want to pray starting 10 o'clock in the evening till 6 o'clock in the morning? Ko jūs tur lūksiet no 10 vakarā līdz 6 no rīta? When do we sleep? Kad tad mēs gulēsim? So a classic Baptist will get nuts. Un klasiskais baptists, tad viņš tur raks paliks. I'm not going to come. Nē, es neiešu. So usually we had about maybe 15, 16, 20 people coming. Parasti bija kādi 15, 16 vai 20 cilvēki. And I love to have classic Jerusalem bread, matzahs from Jerusalem for the Lord's Supper. Un man ļoti patīk, kad ir tās klasiskās, tās Jeruzalemes maizītes, tās macas no vakarēdienam. This time we didn't have any. Bet šajā reizē mums nebija, And diemžēl. so I went to a Turkish store Un es aizgāju uz turku veikaliņu and I asked that guy in a restaurant to do matzahs for us. un paprasīju, lai sagatavo macas mums. And he asked me, what for? Un viņš prasīja, priekš kam? He's a Muslim, so I explained to him what for. Un viņš ir musulmanis, un es viņam pastāstīju, For Lord's kāpēc Supper. Vakarēdienam. And I explained him what Lord's Supper is all Un about. paskaidroju, kas tas ir. So he started to deliver matzahs to us. Un tad viņš sāka mums piegādāt tās Of course, we maizītes. paid for it. Mēs par to maksājām. And one day he told me Un vienu dienu viņš man saka, he cleans his whole kitchen ka viņš for half a day iztīra savu virtuvi uz pusdienu, to see that nothing secular is in, lai tur tiešām nekas sekulārs nebūtu. because he produces matzahs Jo viņš for God. tajā laikā gatavo macas Dievam. And so this one prayer night, the Muslim and his family decided to come and see how we eat his matzahs. Un tad kādu dienu, kādu nakti viņš gribēja atnākt ar ģimeni kopā paskatīties, kā mēs tās ēdam. I told him it will only be about 20 people. Un es teicu, būs kādi 20 cilvēki. So we had matzahs for 20 people, Un tad mēs sagatavojām 20 and we cilvēkiem, had wine for 20 people. un vīns bija 20 cilvēkiem. And so the evening started, and 150 people came. Vakars sākas un atnāks 150 cilvēki. There was no way for us Un tas bija vispār. to have enough for all of them. Mums nebija tik daudz, lai visiem pietiktu. So I said, well, friends, don't get too excited. We'll see what God does. Un es teicu, pārāk neaizrausim. Skatīsimies, ko Dievs dara. So I blessed the matzahs Un es svētīju tās maizītes and the wine, un vīnu. and the deacon started to serve, Un diakons sāka pasniegt, and closed my eyes, aizveru acis, lifted up my hands, pacēlu rokas. and I was just hearing some noise going to the church. Un es dzirdu, ka tāds kāds troksnis, kaut kas tur notiek. I opened my eyes, Atveru acis and I saw a whole pile of matzahs. un in front of me. ieraudzīju pilnīgi tādu kaudzi ar tām maizītēm. And everybody saw the miracle taking place Un visi redzēja, kā tas brīnums notika in the 21st century, 21. gadsimtā in our village church. mūsu ciemata draudzē. But that was already great, right? Bet tas fantastiski, vai ne? You see God multiplying your wine and your bread. Kā Dievs pavairo vīnu un maizi. But the biggest wonder Bet lielākais brīnums was that Muslim. bija musulmanim.
He was big eyes like this. He Viņa saw acis- what's happening. Viņa acis bija vienkārši, His matzahs, they were multiplied by God. kā Dievs pavēroja viņa maizītes. Our Lord's Supper was not to the end yet. He came to me and he said, Pastor, I want to become a Christian. Vakarēdienas vēl nav beidzies, ka viņš jau nāk pie manis un saka, mācītājs grib būt par kristieti. God who multiplies my matzahs. Dievs, kas And pavēro my whole manas family is maizītes. going to become Un Christian. visa ģimene man kļūst par kristiešiem. Isn't that great? Vai tas Isn't nav that brīnišķīgi? You serve people. You serve together with the people. Jūs kalpojat cilvēkiem, kalpojat kopā ar cilvēkiem, And then a program starts to take place. un tad sāk parādīties problēmas. So as soon as we conceptualize a program, Tātad, kad mēs konceptualizējam we'll šo realize the program. to programmu, tātad nevis problēmas rodās, And bet then the next programma, step comes. mēs tad sākam call it vispirms evaluation. konceptualizējam, tad sākam realizēt programmu, It's evaluation. un pēc tam veicam tās izvērtējumu. In other words, we check Tātad, citiem vārdiem sakot, mēs pārbaudam, what did this program do to our church. ko šī programma ir izdarījusi, kā tā ir palīdzējusi mūsu And it's draudzē. very simple. We'll ask the question, has God been glorified? Un mēs uzdodam vienkāršus jautājumus, vai Dievs ir ticis pagodināts, Has the community got interested in God and the gospel? vai kopiena ir ieinteresējusies par Dievu un par evaņģēliju, Has trust developed? vai uzticēšanās ir veidojusies. So what did our project and what does our project do to the community? Ko šis projekts ir palīdzējis, kā tas ir kalpojis mūsu kopienai? And if this is possible and reality, Un tad, kā ir šī realitāte? then we move the next step. Un, ja tas ir izdevies, tad mēs ejam uz nākamo soli. And our cycle starts again. Un atkal sākās šis cikls, šis aplis. So we'll add a project. Un mēs kaut kādu vēl vienu citu projektu And we uzsākam, add another project. un tad vēl vienu, And we add another project. un vēl vienu. And we dig ourselves into the community. Un mēs tā kā arvien vairāk esam mūsu kopienā. And at the end of that road, you will see church expanding. Un galu galā jūs redzēsiet, ka draudze paplašinās. And the church will reach out to the community. Un tā aizsniedz kopienu. A real community church. Īsta kopienas draudze. And this is wonderful. Un tas ir fantastiski. This is incredibly wonderful Tas ir vienkārši fantastiski. because your church will grow. Jo draudze augs. As I told you, in the village where we started this, my wife and I, with 5 people, 8 years later, I turned the church into other hands. Un kā jūs jau left the stāstīju, church. mēs ar sievu uzsākām draudzi, tikai komandā bija 5 cilvēki, un pēc 8 gadiem es jau nodevu draudzi tālāk nākamajam. We baptized 1,000 people Un mēs tajā laikā bijām kristījuši 1000 cilvēku. in 8 years. 8 gadu laikā. No church functions in German villages. Nav tādas citas draudzes funkcijas Vācijas ciematos. Baloney. The Church of Christ Ecclesia functions in a German village. That's what it is. Un kas ir tas, ko mēs tur redzējām? Tātad Dieva draudze eklēzija funkcionē But Vācijas the ciematā. classic church does not function. Bet klasiskā baznīca tur nefunkcionē. Ecclesia of Christ functions. Bet Kristus eklēzija būs tā, kas darbosies. Because he promised. Jo tāpēc, ka viņš apsolīja, He promised that we will do miracles he has done and even more. ka we do. ka mēs darīsim tādus brīnumus, kā viņš darīja, un pat vairāk. So we evaluate and we start anew, and the process is going to reach out to our community. Tātad mēs izvērtējam un sākam jaunu programmu, un tā tas process aptver visu kopienu. Now I will turn to my last presentation. For those who do presentations over there, you know that this is a new presentation now. Un tagad būs The jauna fifth prezentācija. And we will talk about just close down everything and see that we discuss issues properly. Un tagad būs tāds noslēgums, kur mēs mēģināsim tā kā noslēgt un saprast, ka mēs esam pārunājuši visas lietas. Remember, I told you that the mission commission of Jesus. Atcerieties, es teicu, ka Jēzus misijas komisija, The mission commission of Jesus suggests that we go to all nations Jēzus misijas komisija mums ieteica doties visām tautām.
and we make nations to disciples. un darīt tautas par mācekļiem. Jesus sends us with authority. Viņš sūta mūs ar autoritāti. In Matthew 28, verse 18 to 20, we read that Jesus was given all authority on earth and in heaven. Mateja 28, 18 līdz 20 mēs lasām, ka Jēzum ir visa vara debesīs un uz zemes. Disciples came to listen to him and were sent by Jesus. Mācekļi nāca klausīties viņu, un viņš izsūtīja viņus. But the original Greek text says some of them doubted. Bet oriģinālais grieķu teksts arī saka, ka daži no viņiem šaubījās. What? Ko? We are sent as Jesus was sent? Un mēs tiekam izsūtīti tāpat kā Jēzus tiek izsūtīts. We are sent to go and disciple whole nations? Lai mēs darītu par mācekļiem visas tautas. Us? Mēs, The Galilean fishermen? Galilejas zvejnieki, Did they speak the Greek language? vai viņi prata grieķu valodu, Did they speak the languages of the world? vai viņi prata visas pasaules valodas. They didn't. And even when they did, if you would read the Greek New Testament in the original, you'd be surprised how dirty that language is. Un viņi nerunāja, bet pat ja jūs lasītu jauno derību grieķu valodā, tad jūs justu, cik tāda netīra tā valoda ir. They spoke the language of the street, Jo tur parādījās tāda ielu a valoda, simple language. vienkārša valoda. For some of the letters, they didn't use more than 800 words. Dažās no vēstulēm, piemēram, nebija vairāk kā 800 vārdu. The Gospel of John, for instance. Arī Jāņa evaņģēlijs. So it's a very simple language. Tā kā ļoti vienkārša valoda. They were sent to go to the world, and they went. Un viņiem bija teikts, ejiet pasaulē, un viņi to darīja. When the Church of Christ, the disciples of Christ, started to evangelize India, Un jūs zināt, kad Kristus mācekļi sāka evaņģelizēt Indijā in the first century. 1. gadsimtā. And you know who their first missionary was? Un kas bija pirmais misionārs? Thomas. Tomas, jā, Toms. You know the guy who was doubting, Toms, kas šaubījās, could not even believe Jesus raised from the dead, kas pat neticēja, ka Jēzus tika augšām celts no mirojiem. and then he goes to India. Un tagad viņš dodas uz Indiju. You know when the first missionary started to evangelize China? Un Ķīnā, kas bija pirmais misionārs, In the first century. tas jau notika 1. gadsimtā. You know when the first missionaries came to the Caucasian mountains? Un Kaukāzes kalnos pirmie misionāri, kad parādījās In the first century. 1. gadsimtā. They reached out to the Roman Empire with an incredible power, and it took only 100 years to evangelize the Roman Empire in a way that empire was changed completely. Romas impērijā viņi pirmos 100 gados tiešām ar milzīgu varu un spēku darbojās, un tā pilnībā tika izmainīta. Going and building ecclesia. Tātad doties un veidot eklēziju. But of course there is one precondition. Bet ir viens priekšnoteikums. Jesus said to his disciples when he was saying goodbye to them, he raised from the dead, and then he prepared them to start their mission. Kad Jēzus atvadījās no saviem mācekļiem un sagatavoja viņus viņu misijai, Acts chapter 1, verse 8, mēs lasām Apostoļu darbos 1:8. he said, you will receive the Spirit Viņš of saka, God, jūs saņemsiet garu, and you will be my disciples un jūs būsiet mani mācekļi. in Jerusalem, Judea, Samaria, and up to the end of the world. Jeruzalemē, Jūdejā, Samarijā un līdz pat pasaules galam. Don't do anything, just wait. Neko nedarat, gaidat. See, this is the most difficult thing for Christians. Un kristiešiem tas ir pats grūtākais. And Peter was a very, very, very impatient person. Un Pēters bija ļoti nepacietīgs. Jesus said, don't do anything. Jēzus saka, neko nedarat. But Peter decided he will create the first congregational meeting. Bet Pēters izdomā, viņš pirmo tādu sanāksmi izveidos. Членское собрание. Biedru sanāksmi. So in the former Soviet Union, we said, well, членское собрание is like a kolkhoz meeting. Un tas ir tā kā kolhozes sanāksme bijušajā Padomju Savienībā. So he had his first meeting. Viņš tādu saorganizē. We need to elect the apostle, the missing apostle, the 12th apostle
Un viņš ir gatavs tagad iecelt to trūkstošo mācekli, 12. mācekli. Judas fell away. Jo tāpēc, ka Jūdas ir atkritis, We need 12. mums vajag, lai mēs esam 12. And then he reads to his church 3 passages from the Old Testament Izlasa draudzēji 3 pantus no vecās derības and tries to interpret them. un cenšas tās interpretēt. Never ever has a person created such a bad interpretation of these passages Ne- as he did. Nekad neviens tik slikti nebija tos pantus interpretējis, tā kā viņš to izdarīja. It's pure stupidity. Nu, pilnīgi muļķīgi. But he tells them, now let's elect. Bet viņš saka, nu tagad iecelsim. But God is not in this. Bet Dieva tur nav. And so then Peter and his disciples, they applied an occult praxis, Un viņi lieto tādu okultu praksi, shamanistic. šamanismu. How can you do this, Peter? Pēteri, ko tu And we dari? need a Judas. Kā? Kas? We need a ersatz apostle. Aizietotāji mums vajag. We need somebody who does the job Judas did. Ja mums Pēters domā, nu mums vajag kāds, kas dara to darbu, ko Jūdas darīja. Peter, who told you this? Jā, Pēteri, kurš tev to teica? We need, oh Lord, we need a choir. Nu, kungs, mums vajag kori. We badly need a choir. Mēs visi tur būsim. We need the youth work. Mums vajag jauniešu darbu. We need children's groups. Mums vajag svētdienas skolu. We need our classic Baptist liturgy. Visu klasisko baptistu liturģiju. We need this. Mums to vajag. Sorry, what for? Priekš kam? Didn't the Lord say just sit down and wait? Vai tas kungs neteica vienkārši sēžat un gaidat? He didn't wait. Viņi negaidīja. And then Matthias was called. Un tad Matīs tika We iecelts. know almost nothing about Matthias. Un mēs neko par viņu pēc tam nezinām. I was searching mission history for that Matthias. Es mēģināju to Matiju kaut kur atrast misijas vēsturē. Only a couple of months ago, searching the evangelism at the Black Sea, I found the Matthias would probably be him. Un tikai pirms pāris mēnešiem pie Melnās jūras tur dokumentos es atradu, ka tur varbūt bija kaut kāds Matīs, kas varētu būt viņš A bijis. church meeting for nothing. Un draudze faktiski, tikšanās priekš nekā. Hot air, no more. Nekā vienkārši. So if I count the hot air meetings in my own experience, there are hundreds of them. Un ja es paskatītos uz tādām sanāksmēm, kas ir tādas pa tukšo, simtiem ir bijušas. But the good Baptist would not ask the question, is the Holy Spirit present? Un labs baptists neuzdos jautājumu, vai svētais gars ir šeit. That is Pentecostals asking To jau something. parasti vasaras svētki prasa. Didn't Jesus say just wait until the Spirit comes? Bet vai tad Jēzus neteica, gaidat līdz nāks gars? Didn't Jesus say, well, Peter, don't do your second missionary journey by yourself? Pēter nedodies savā otrajā He does. braucienā. Paul does. Peter Pāvils. does. Nu, tad Pāvilam tas bija, un Pēteris arī We skrēja do. pa priekšu, un mēs arī darām. You see, the Kurios, the leader of the mission of the new covenant, is the Spirit of God. Un tātad misijas līderis, vadītājs jaunajā derībā ir tā kunga gars. 2 Corinthians chapter 3, verse 17. 2. korintiešiem 3:17. The Spirit is the Lord of the ministry in the new covenant. Tā kunga gars ir kungs tā jaunās derības kalpošanā. There is no other. Un cita nav. And so what does the Spirit do? Un ko gars dara? The Spirit of God creates the body of Christ. Tā kunga gars rada Kristus miesu. He creates ecclesia. Viņš rada eklēziju. He creates a body which is now embodying into community and changing the world. Kristus miesu, kas tagad maina pasauli. Take the Spirit out Un izņemat garu, and the religious community will stay back un ja nebūs gara, tad paliks tikai reliģiska with kopiena. all their religious ideas, Ar visām reliģiskajām idejām, but missing the power. bet pietrūks spēka. Now we want to see the gifts of the Spirit apply to the situations we're in. Un mēs gribam redzēt, ka visās situācijās parādās svētā gara dāvanas. The first church was very successful. Pirmā draudze bija ļoti veiksmīga tajā. Great what they have done. Lieliski tas, ko viņi bija izdarījuši. Yeah, but why? Bet Because
because the leadership they were guided by was set by the Spirit. Tāpēc, ka visa vadība bija svētā gara vadība. Apostle Paul says in Ephesians chapter 4, 11 to 12, Efeziešiem 4, 11 līdz 12, God himself ir teikts, ka Dievs pats has set into his church ir savā draudzē iecēlis some as apostles, dažus kā apustuļus, some as prophets, kā praviešus, some as evangelists, dažus par evaņģēlistiem, some as pastors, dažus par mācītājiem and some as teachers. un dažus par skolotājiem. What did the church do in their history? Un ko draudz darīja kalpošanā? Well, first of all, the church just eliminated some of them. Tātad viņi izgaismoja kaut ko. We don't need any apostles. Pieņemsim, liekas, mums Because nevajag the apustuļus. apostles, they were the 12 apostles of Jesus. Jo tātad bija 12 Jēzus apustuļu sākumā, vai ne? Well, up to today, people talk like this. Un ir cilvēki, kas līdz pat šodienai tā saka. And I usually ask them, you know how many apostles are mentioned in the New Testament? Un es prasu, bet cik tad daudz apustuļu ir pieminēti jaunajā derībā? Normally, even well-educated, they start to swim around. Un pat tādi labi izglītoties sāk tur tā kā bišķiņ peldēt. I say 32. Es saku 32. Even a woman Pat sievietes in Romans 16 is called apostle. romiešu 16. nodaļā tiek sauktas par apustuļiem. You can't say the apostles stopped with the apostle of Jesus, gone. Jūs nevarat teikt, ka tajā brīdī, kad Jēzus apustuļu vairs nebija, tad viss pārtraucās šī apustuļu kustība. Who was Willem Fettler? Kas bija Viljams Fetlers, piemēram? Who was Willem Fettler? Kas bija Viljams Fetlers? Who was Ivan Prokhanov? Vai Ivans Prohans? Who was those leaders? They were apostles. Kas bija šie līderi? Bija apustuļi. And incredible things happened. Un fantastiskas lietas notika. Just imagine, in 1917, Iedomājieties, 1917. gadā we had 100,000 bija 100,000. evangelical Christians in all over the Russian Empire. Bija, how many? 100,000. 100,000 evaņģēliskie kristieši visā Krievijas impērijā. Lutherans, Luterāņi, Baptists, baptisti, all kinds of. visādi. 100,000. 100,000. In 1929, 1929. gadā we had 10 million. bija 10 miljoni. Have you ever seen any revival of this kind happening somewhere in the world? Vai visur kaut kur citur pasaulē jūs esat redzējuši tādu mēroga atmodu? In 12 years. 12 gadu laikā tikai. In 1906, we had the first Bible college established. 1906. gadā tika nodibināta pirmā Bībeles koledža. In the Russian Empire and the Soviet Union, the beginning years, Un Krievijas impērijā, Padomju Savienības sākuma gados, it was an incredible revival going on. bija fantastiska atmoda, kas notika. Also here in Latvia. Arī šeit, Latvijā. Do you know the story? Zinat to stāstu? Most of our people today have no clue. Lielākā daļa cilvēkiem nav nejausmas. They may know the story of American revival somewhere in Texas, Iespējams, ka viņi ir dzirdējuši par amerikāņu atmodu kaut kur Teksasā, but they don't know their own story. bet viņi nezina paši savu stāstu. God among us. Dievs mūsu vidū. But why in the world did this all stop? Bet kāpēc tas viss pārtraucās? All of a sudden, in 1929, 1929. gadā tas viss apstājās. you may say, well, it was Stalin. Jūs domājat, tas bija Staļins. Oh, who's Stalin? Staļins. Stalin, a very small Georgian guy. Viņš bija tikai tāds sīks grozīņu puisis. Could he ever run against God? Vai viņš varētu kaut kā pretdarboties No. Dievam? Nē. Who's Stalin? Kas ir Staļins? Yeah, but he destroyed the church. Bet jā, viņš Or iznīcināja did the church destroy itself? šo draudzi, vai draudzi pat iznīcināja sevi. So when we started in 1918, we had, for instance, incredible openness. 1918. gadā, piemēram, tur bija fantastiska tāda atvērtība. I told you yesterday we had congresses for women evangelists in Moscow with more than 1,800 women meeting. Tajā laikā bija sievietēm evaņģēlistēm tikšanās Maskavā, kur vairāk nekā 1800 sievietes kopā sanāca. One of the first leaders in the Fettler Church in St. Petersburg was a woman. Fetlera draudzē viena no pirmajām līderēm bija Sanktpēterburgā bija sieviete.
And then we destroyed all of this Un pēc tam tas viss pazuda. because we became very Baptist. Jo mēs kļuvām par baptistiem, We wanted to keep our tradition. kas gribēja saglabāt savu tradīciju. And where are the apostles? Un citi apustuļi Or the prophets? vai pravieši. You know, the prophet is not a person who comes in with a new prophecy, with a new idea of God's will. Pravietis nav tas cilvēks, kas tagad nāk ar jaunu kaut kādu pravietojumu vai kaut kādu jaunu ideju par Dieva gribu. Prophets, they concretize God's will into a certain situation. Viņi tā kā konkretizē Dieva gribu kaut kādā noteiktā situācijā. Take them away, Un paņemat viņus prom, and you will have trouble to find your spot in your community. jums būs grūti atrast to savu vietu jūsu kopienā. In our village, when we started to build the church, the last church, that's why I'm always referring it was my last church where I was a senior pastor. Un tajā ciematā, kur es savu tā kā pēdējo draudzi dibināju, kur es biju vecākais mācītājs, We started with 5 people. mēs sākām ar 5 cilvēkiem, 2 years later, we were 18, pēc 2 gadiem 18, and we decided we need a building. un mēs sapratām, ka mums vajag ēku. We even found a factory building, an old factory building in our industrial zone. Un mēs mūsu industriālajā teritorijā arī atradām kādu senu rūpnīcas ēku. And then we presented to a church, Un mēs to parādījām draudzē. and a prophetically gifted person, Susan was her name, Suzana, kurai bija pravieša dāvanas, she got up, piecēlās, not classic Baptist, ne kā klasisks baptists. and she said, Un viņa saka, why are you moving into that industrial zone? kāpēc jūs gribat pārcelties uz to industriālo zonu? God told me we will receive a building in the middle of our village. Dievs man teica, ka jūs saņemsiet ēku kaut kur mūsu ciemata vidū. We'll get it for no cost. Vispār neko nemaksājot. I saw the building. Un es redzēju to ēku. Viņa saka, es to redzēju. I said, well, okay, Susan, now we go through our village and we'll find that building. Nu labi, es teicu, Suzana, tad aizējām tagad uz mūsu ciematu un If this atradīsim to ēku. is a prophetic word, then the word of God is never empty. So let's go and look. Ja tas ir pravietisks vārds no Dieva, tad tas nav tukšs. Ejam, meklēsim. In the middle of our village, Un ciemata vidū we found a rundown mēs плавательный бассейн. atradām nolaistu peldbaseinu. So 6,000 square meters of land, Tur 6000 kvadrātmetru zemes, a huge building, liela ēka, rundown. pilnībā I went nolaista. to the mayor of the city. I said, well, we have seen this what's the English word for this? Swimming pool. We've seen this swimming pool, and we would like to have that swimming pool. He said, well, okay, it's 2 million euro. Un aizēju pie pilsētas mēra, un mēs sakām, mēs tur redzējām to pamesto peldbaseinu, mēs to gribētu. Un viņš saka, labi, 2 miljoni eiro. I told him, but the Lord said we'd get it for no cost. Bet tas kungs teica, ka mums nebūs jāmaksā par The to. mayor was a Catholic. Un tā kā es tā kā katols. He looks at me and he says, Professor, Mērs ir katols, un viņš saka, profesor, are you mad? traks esi, vai? 6,000 square meters, 6000 kvadrātmetri, best land. labākā zeme, You want it for no cost? bez maksas. I say, well, God said. Es saku, jā, bet Dievs mums tā teica. And who are you to hinder? Un kas es to vai to kavētu? It's a long story, but at the end of the day, we received this place for no Garš cost. stāsts, bet beigās mēs bez maksas arī to dabījām. And the whole village started to help us to renovate. Un viss ciems sāka mums palīdzēt to renovēt. Because we said, this is going to be the village place. Jo tāpēc, ka mēs pateicām, tā būs It's vieta the place where it's socialized. mūsu kopienai, kur notiks sociālā dzīve, It's the place where we have our concertos. kur mums būs ar koncerti, We will have a music school for the children. mūzikas skolu bērniem, We'll have this and that and this and that. un tas, un tas. And the whole village came. Un viss ciemats nāca. When we finished the renovation, Un, kad mēs pabeidzām renovāciju, our church grew to 300 members. mūsu draudze pieauga un bija jau 300 locekļi. And the mayor of the city, he was attending our church whenever we were having some visionary meetings. Un mūsu pilsētas mērs arī nāca uz draudzi katru reizi, kad mums bija tāda vizionāra And tikšanās. one day he asked me, what is this prophecy? Un kādu dienu prasīja, kas ir tas pravietojums? So asking the Lord, now where do we do this? Of course, it needs a miracle.
Un prasot Dievam, kur tad mums to darīt? Protams, ka tur vajag brīnumu. But there is no problem for God to create miracles. Bet Dievam nav problēmas brīnumu radīt. Of course, it will cost lots of money. Protams, tas maksās daudz naudas. But do you think God doesn't know where the money is? Bet vai tad Dievs nezina, kur ir nauda? Give you one more little example. Viens mazs piemērs. Years back, Daudz gadu atpakaļ. the International Student Mission Nacionālajā studentu misijā bought an old castle in Austria, viņi iegādājās vecu pili Austrijā, in Mittersill, Austria. Mittelzī, Austrijā. What 1,200 years old. Apmēram 1200 gadus vecs, un tāds cietoksnis vai And they pils. created a school there. Un tur izveidoja skolu. Later on, that school joined the European Association for Higher Learning and Research, which I was president of. Un tad arī pēc tam vēlāk šī skola jau pievienojās arī mūsu asociācijai, kur es esmu prezidents. It was a run-down old castle. Agrāk tā bija nolaista, pamesta, varētu teikt, And the pils. Austrian government never asked us to renovate. Un Austrijas valdība nebija prasījusi mums to renovēt. But all of a sudden they came Bet pēkšņi viņi atnāk and they said we had to renovate. un saka, mēs renovēsim. And everybody got into trouble. Un visi nonāca nepatikšanās. €4.5 million. 4,5 miljonu eiro. Where do we get the money from? Kur to naudu, lai dabū? Nobody has that money. Nevienam nav tādas naudas. I said to them, now we need a miracle. Un es tā saku uz And this is a debesīm, great thing. mums tagad vajag brīnumu, un tas ir lieliski. Now we have to see how God moves. Un mēs redzēsim, kā Dievs darbojās. Johannes, you are always with your charismatic ideas. Johannes, tu vienmēr tur ar savām harizmātiskajām I'm idejām. not a charismatic. Nē, tās nav harizmātiskas. I just want God to deal with us. Vienkārši gribu, lai Dievs ar mums darbojās. And so I said, well, let's at least wait for a month. Es teicu, labi, vismaz pagaidīsim mēnesi. Well, some little time after, Un pēc kaut kāda neilga laiciņa a person phones me. kāds man piezvana. Says, are you Johannes Reimer? Saka, vai tu esi Johannes Reiners? I say, yes. Jā. Do you need 4.5 million? Vai tev vajag 4,5 miljonus? I say, yes. Saku, jā, vajag. He says, get it, please take it. I want to sleep. Viņš saka, ņem to, es gribu beidzot normāli gulēt. I said, who are you? Es saku, kas tu esi? He says, doesn't matter. Viņš saka, But I can't sleep already for weeks. tas nav svarīgi, es jau nedēļām nevaru gulēt. And I didn't know you exist, he says. Es vispār nezināju, ka tu tāds esi. I go sleeping and then I see Johannes Reimer before my eyes and I know he needs millions. Cenšos iet gulēt, un tad redzu tādu vārdu Johannes Reimer acu priekšā un zinu, ka viņam vajag miljonus. To make the story short, he came to Europe. Un īsumā, tātad viņš atnāk, It atbrauc. was the guy who possesses the Marriott hotels, Tas bija cilvēks, kuram piederēja viss Marriott viesnīcu tīkls. a multi-millionaire, Multimiljonārs, lots of money. daudz naudas. The Holy Spirit just took his sleep away. Un Svētais Gars vienkārši viņam bija atņēmis For a couple miegu of weeks. vairāk pāris nedēļas. And then he came with a check. Un tad viņš ieradās ar čeku, He gave it to us. iedeva mums, And he went sleeping in the same castle. un tur tajā pašā pilī arī aizgāja gulēt. And he slept for 24 hours. Gulēja 24 stundas. And when he got up, Un, kad pamodās, he said, what great sleep. It was expensive, but it was okay. viņš teica, tas bija dārgs miegs, bet bija labi, lieliski. You see, friends, it is never a question Tā kā tas nekad nav jautājums of resources. par resursiem, It is never a question vai tas nekad nav jautājums of God's power missing. par to, kad pietrūk Dieva spēka. It is always a question of faith. Tas vienmēr ir ticības jautājums. Do we trust him? Vai mēs ticam viņam, uzticamies And if viņam? we do, we'll go into the world. Un ja jā, tad mēs dosimies pasaulē. We will see villages changed. Un mēs redzēsim, ka ciemati un lietas mainās. We will sometimes do stuff which is completely, out of the ideas of this world. Un reizēm mēs darīsim tādas lietas, kas liekas pilnīgi trakas šajā pasaulē. But it will be from the Spirit of God. Bet tas būs no Dieva gara. And He knows what He does. Un viņš zina, ko viņš dara. And He
He will grant us a miracle. Un viņš dos mums brīnumu. A couple of years ago, I wrote a book called Church. Pirms pāris gadiem es uzrakstīju grāmatu Is Draudze. this possible? Vai tas ir iespējams? It's 10 principles of a successful church. Un tur parādās 10 principi, kas ir raksturīgi veiksmīgai draudzei. The first principle is called simply God. Pirmais princips ir vienkārši Dievs. How much God is in your church? Cik daudz Dievs ir tavā draudzē? Cik You lielā on, mērā? on Sunday morning, tomorrow you will be in your service. Jūs rītdien būsiet savā dievkalpojumā? How much God is going to be there? Cik lielā mērā Dievs tur būs? I'm not asking which songs you sing, Es neprasu, kuras dziesmas jūs tur what dziedāsiet, worship you do. un kāda pielūgsme būs. I'm just asking a simple question. How much God is there? Es vienkārši uzdodu vienkārši jautājumu, cik lielā mērā Dievs tur būs. In Germany, I did an analysis of our German churches. Vācijā es esmu analizējis mūsu Vācijas draudzes, We would post ourselves right after the service, kur mēs pēc dievkalpojuma and then we will ask people, did you like the service? cilvēkiem prasam, vai jums patika dievkalpojums? 95% of the people loved that service. 95% ļoti patika. And then I would ask them, did you love the worship? Un tad es prasu, vai jums patika slavēšana? Even more than 95% loved the worship. Un vairāk nekā 95% patika slavēšana. Then we ask them, which songs did you sing? Un tad mēs prasām, kādas dziesmas jūs dziedājāt? And only 10% knew. Un tikai 10% zināja. They loved the worship, but they didn't know what they sang. Viņiem tā patika pielūgsme un slavēšana, bet viņi nezināja, ko viņi dzied. And if you are in a modern day German church, they all sing songs, and they may have 20 songs they sing. It's always the same thing. They repeat them 25 times. So not to know the songs is just impossible. Un modernajās Vācijas baznīcās tur dzied Hillsonga dziesmas, ir kaut kādas repertuārs 25, un tad tās atkārto entās reizes, un ir praktiski neiespējami, ka viņi varētu tās nezināt. But they couldn't remember. Bet viņi nevarēja atcerēties. Then we asked them, how was the sermon? Un tad mēs prasām, un kā svētruna? Oh, wonderful. Brīnišķīgi. Such a blessing. Tāda svētība. Okay. A sermon in Germany usually goes no more than 20 minutes. Ne vairāk kā 20 minūtes parasti svētruna ir. Which passage did the pastor read? Kurus pantus mācītājs lasīja? Baptist speaking in tongues. Baptists sāk runāt mēlēs. Only 10 to 15% of the Germans know right after the service what was preached on. 10 līdz 15% vācieši tikai tik daudz uzreiz pēc sprediķa varēja pateikt, par ko tika runāts. I call this experience in Russian Sovetskaya Avtostrada. Nu, es to saucu par tādu padomju autostrādi. It starts here Sākas šeit and it goes to here. un iziet ārā pa šejieni. It doesn't take long and then everything is blown out. Ilgs laiks nepaiet, pa vienā uz iekšā, pa otru ārā. So what have you experienced in this service? Un ko tu pieredzēji, piedzīvoji šajā dievkalpojumā? You can't remember the songs, you can't remember the text the pastor was preaching on. Why did you go there? Neatceries dziesmas, neatceries, par ko mācītājs runāja. Kāpēc tu vispār ej uz turieni, And they say for blessing. lai saņemtu svētību? Then I would say, so what is this kind of blessing? Un tad es bet kas tā ir tā svētība? It's no blessing. Tā nav svētība. It's a religious atmosphere, Tā ir reliģiska atmosfēra, no more. nekas vairāk. Now the first principle is God. Un pirmais princips ir Dievs. Have you seen God? Have you experienced God? Have you heard God? Redzējāt, piedzīvojāt, dzirdējāt no Dieva. And the second principle is faith. Otrais princips ir ticība. Has this service grown in you faith? Vai tevī ir vairojusies ticība pēc šī dievkalpojuma? And then we go on like this, 10 principles. Un tad mēs tur tā turpinam ar visiem 10 principiem. And those 10 principles, they are not managerial. Un tie nav tādi vadības principi They are not even religious. vai reliģiski. You know, churches have no band, they have no great worship service, and the people there, they experience God. Ir draudzes, kurās nav sava slavēšanas grupa vai kaut kādas īpašas lietas, bet ir cilvēki, kas vienkārši piedzīvo tur Dievu.
I would love to take you with me to Nepal Es, piemēram, gribētu ar jums kopā aizbraukt uz Nepālu or to the mountains of Kyrgyzstan. vai Kirgistānas kalniem, We'll sit in a tent kur mēs sēdētu teltī and we will worship the Lord. un pielūgtu to kungu. There will be no music instrument. Un nebūtu nekādu mūzikas instrumentu There will be no excitement. un nekādas sajūsmas. But when you leave that tent, Bet, kad tu izietu ārā no tās telts, you will say, I've touched heaven. un tu teiktu, ka es pieskāros debesīm. I have just been in heaven. Es tikko biju debesīs. See, this is service. Un tas ir tas, kas notiek. So the Lord sends us Tā kā tas kungs mūs izsūta, and He provides everything we need. un viņš nodrošina pilnīgi visu, kas mums ir vajadzīgs. We go from Latvia Un no Latvijas mēs dodamies to the end of the world. līdz pasaules galam. Believe me, Nu, ticat man, Latvians the best missionaries to China. latvieši ir vislabākie misionāri Ķīnā. Latvians the best missionaries to Africa Un Āfrikā or to other places. vai citās vietās. You can't imagine? Nevarat iztēloties? Believe me. Ticat man, If you go where the Lord sends you, ja jūs dosieties tur, kur tas kungs jūs sūta, you will look back and you say, wow, paskatīsieties atpakaļ un tāds, wow, I'm over 70 now. man ir vairāk nekā 70 gadi, I have decades of ministry behind my neck. un 10 gadu esmu kalpojis. That's where the stories come from. Un tāpēc man ir tik daudz visādu stāstu. Of course, I also failed a number of times. Un, protams, ir bijušas reizes, kad man arī nav izdevies, But I have seen God restoring and leading. bet es esmu redzējis, kā Dievs atjauno un kā vada. But who am I? A little German guy Bet kas gan es esmu? Tāds sīks vācu vīrs from a deportation village for Germans no deportācijas ciemata vāciešiem in Siberia. Sibīrijā. When I went to school, Un, kad es mācījos skolā, it was in Kazakhstan. un tas bija Kazahstānā, The teacher introduced everybody. skolotājs iepazīstināja ar visiem. That was Alyosha, Tas bija Aļoša, that was Girgis, Tas that was bija. Ahmed. Ahmeds, Girgas. And then she said, and this is Vanka. Un tāpēc tam teica, And Vanka is a fascist. šis ir fašists. And whenever we played war, I had to play the Germans. Un vienmēr, kad mēs spēlējām kariņos, man bija jāspēlē vācieši. And they beat me up like a mad Un viņi dog. kā traki man piekāva. So I started to do boxing Un tāpēc es sāku nodarboties ar boksu, to protect me somehow. lai kaut kā aizstāvētos. This guy there was predestined to be nothing. Un tas puisis tur, viņa liktenis bija tāds, ka viņš nekas nebūs. Soviet officer once told me, Un kāds padomju virsnieks man reiz teica, Johannes, Johannes, you're a piece of shit. tu esi mēsla gabals. And that's what I was. Un tas arī es biju tajā laikā. And now 70 years later, Un tagad, pēc 70 gadiem, I ask myself, where is that Soviet officer? es prasu sev, un kur ir tas padomju virsnieks? He turned to shit, Viņš pārvērtās par mēslu, but I'm still there. bet es joprojām esmu šeit. And I tell all the stories. Un es varu stāstīt visus stāstus. Can God do this with Latvians? With Vai Dievs- Latvian Baptists? Nevarētu to darīt arī ar Latvijas baptistiem? Hey guys, He loves you. Hei, viņš jūs mīl, And He is able un viņš to to spēj do this. darīt. Years back, when the revival through Russia started in Memel, Pirms In daudziem gadiem, kad Klaipēdā. Mēmelē, Klaipēdā sākās Klaipēdā. atmoda, and it went through the Russian Empire. un tā izplatījās pa visu Krievijas impēriju. One of the first cities was Riga. Viena no pirmajām pilsētām, kur tā izplatījās, bija And one of Rīga. the eyewitnesses of that time, Un viens no acu lieciniekiem tajā laikā he was saying, teica, God opens the doors in Riga. Dievs atver durvis Rīgā. We are in Riga now. Un mēs tagad esam Rīgā. The doors to heaven are open for more than 100 years. Durvis uz debesīm ir atvērts vēl daudz gadus. Let's move in. Tā kā iesim iekšā. I'd like to pray for you. Un es gribētu lūgt par jums. And we do this a little later. But now I'd like to bless you. Es gribētu jūs svētīt.
Go that way. Ejiet pa to ceļu. See the world change around you. Un redzat, ieraugat, kā pasaule mainās jums And the apkārt. peace of God Un Dieva miers will be with you. būs ar jums. In Jesus' name. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Thank you. Paldies! And by the way, thank you. Thank you. You finished 15 minutes earlier, so our lunch is not ready, but that's okay. Niet. Šis būtu laiks jautājumiem un atbildēm. Ja? Mums ir iespēja pajautāt jautājumus un atbildes. Arni, ko tu dari? Pirmais jautājums. Okay. Vai kādam jautājums? Ja. Daudz. Jā, man ir jautājums. Jūs teicāt, ka jūs ejat tajos lūkšanu pastaigās pa pilsētu. Kādi cilvēki iet? Mācītājs, viņa komanda vai visa draudze? Kā jūs izvēlaties un kur ir tie cilvēki, kur iet parasti? Well, first of all, we train our whole church, Mēs apmācam visu draudzi, and the whole church goes. un visa draudze iet. But we will see that in places where we know already the city is, for instance, demonically under pressure. Bet, ja ir kaut kādas vietas, kur ir tiešām ļoti liels demoniskais spiediens, ko mēs jau We pirms will tam not, zinām, will not send their beginners, tad mēs tādus iesācējus uz turieni nesūtīsim. but it's always the whole church. Bet vienmēr tā būs visa draudze. Man tad divi jautājumi. Pirmais jautājums par tām aptaujām, ko jūs teicat par draudzi. Vai ir iespējams izmantot elektroniskus aptaujos, tādu kā Google Forms vai Microsoft Forms? Well, the context analysis, the whole process of context analysis is also available in an electronic version. Jā, viss šī konteksta analīze ir pieejama arī elektroniski. One of my students did a master's degree and he created an electronic platform. Jo viens no maniem studentiem maģistrantūrā mācoties izveidoja elektronisko platformu. So this is available, Tā kā tas ir pieejams, but bet I'm personally not all too excited es neesmu pārāk sajūsmā par to. because I want my people to go Jo es gribu, lai mani cilvēki iet, and not computer to run. un nevis, ka dators visu to dara. You know, AI is in no way a substitute for humans. Jo tāpēc, ka mākslīgais intelekts nekādā veidā nevar aizvietot cilvēkus. Okay, it's available, but Tā kā pieejams ir, bet Tas otrais jautājums ir, cik laika paiet no tas programmas startēšanai līdz pārbaudei, tas novērtēšanai? well, I said already that in Miss- Germany that whole program usually leading to a project will take about a year. jā, es jau minēju, ka tā programma, kas noved pie projekta, paņem apmēram gadu. But it depends how open, how mission-minded or missional your church is. Bet tas ir atkarīgs, cik atvērta, tādu atvērtu prātu un uz misiju orientēta ir jūsu draudze. For instance, if the church has never been taught how to listen to the voice of the Spirit of God, Piemēram, ja draudze nekad nav mācīta, kā klausīties svētā gara balsī, doing prayer walks and listening to what the Lord says, tad šīs lūkšana pastaigas un klausīties, ko tas kungs saka,
is only possible if you know how to listen to the Spirit of ir God. tikai iespējams, ja jūs zinat, kā klausīties Dieva garu. So the process may take longer if you have to clarify those issues. Un tad process paies ilgāk, jo jums būs vēl tās lietas jāskaidro. Jautājums ir par pirmā Mūzes grāmatas teikto par to, kā cilvēks tika radīts pēc Dieva tēla un līdzības. Un šajā kontekstā jautājums ir, vai jūsu draudzē ir mākslinieki? Ko jūs domājat par vizuālo mākslu draudzē? Cik viņa ir vajadzīga, noderīga? Un kā jūs redzat mūsdienu pasaulē mākslinieku baznīcā? Well, it's a very good question. I would say it's a Ļoti labs jautājums. very important gift. Es teiktu, ka šī ir ļoti svarīga dāvana. Very often I preach in my church and an artist paints my sermon. Ļoti bieži ir tā, ka es, piemēram, sludinu, un kāds mākslinieks glezno to, ko es sludinu. So everybody listens to me and sees how the artist interprets what I say. Visi dzird mani un redz, kā mākslinieks interpretē to, ko es saku. And then we sell his pictures for mission. Un tad mēs pārdodam tās gleznas misijai. And this is a double and triple effect. Un tā kā tur ir dubults un trīskāršs After ieguvums. the service, people would all run to that painting and start to discuss what did he mean by doing that. Nu, un pēc dievkalpojuma arī visi cilvēki skrien tur pie tās gleznas un tad mēģina spriest, ko viņš ar ko ir domājis. After such a service, none of us will leave the church and not know what the pastor was preaching about. Un tas būs tas dievkalpojums, pēc kura tad nebūs tā, ka cilvēki iziet ārā un vispār nezin, par ko mācītājs runāja. One of the first schools for children we started in our church was a artistic expression Un viena school. no tādām kā aktivitātēm bērniem, pulciņiem, ko mēs sākām, bija tieši mākslas pulciņš. We did exhibitions in our town hall. Un mēs arī bija izstādes pilsētas domē. And the children were all trying to paint their stories they were listening to. Un bērni tur arī bija mēģinājuši uzgleznot tos stāstus, ko viņi bija dzirdējuši. Stories of the Bible. Stāstus no Bībeles. And the exhibition became an incredible success Un tā izstāde bija ļoti, ļoti veiksmīga. because their parents and their families came to see the exhibition of their children. Tāpēc, ka viņu vecāki nāca skatīties šo izstādi. And the children explained their story. Un bērni stāstīja tos stāstus And that was Bible. no Bībeles. Man ir jautājums tāds, ko jūs teiktu par tādu praksi, ka dēļ resursu vai profesionalitātes trūkuma draudzēs atsevišķos projektos vai liturģijā draudzē izmanto nekristiešu pat cilvēkus, ja? Vai tie būtu mūziķi vai režisors muziklam, ja? Nu, vienalga, ja? Bet cilvēks, kurš īsti nav kristietis. Well, I have no problem with non-Christians coming and helping us. Es nesaskatu problēmu tajā, ka nekristieši nāk un mums palīdz. I don't believe we do a church for the people, we do a church with the people. Jo es neticu, ka draudze un vispār tās lietas ir cilvēkiem. Es ticu, ka tas ir kopā ar cilvēkiem. But before I would allow some non-believer to lead or take part in our worship, Bet pirms es atļautu kādam neticīgam vadīt vai piedalīties slavēšanā, I will explain to him what we do. es viņam izskaidrotu, kas ir tas, ko mēs darām. And again, I give you an example. Un piemērs, One day, I came to our building, to a church building, kādu dienu es atnācu uz draudzi, and at the door there was an old man standing with a accordion. un tur pie durvīm stāvēja kāds vīrs ar akordeonu, Turned out to be a Jewish guy from Chisinau, kas bija kāds ebrejs no Kišiņevs. a very famous musician in Moldavia, Moldāvijā viņš bija ļoti slavens mūziķis, not a Christian. nekristietis. He said, I have heard that people here understand some Russian. May I come in and maybe even play for you some stuff? Un viņš teica, es dzirdēju, ka te pie jums cilvēki saprot krievu valodu, vai es varu nākt iekšā un arī kaut ko varbūt nospēlēt.
he was badly interested to perform because nobody invited him anymore in Germany. Un viņam ļoti gribējās uzstāties, tāpēc, ka nekur viņu viens neaicināja. So he came in, Un tā nu viņš ienāca, and then he would play the Donau Waves and Подмосковные вечера, and you name it. un tad It was spēlēja Donavas viļņus vai Podmaskovnija večerā un tā tālāk. great music. Fantastiska And mūzika. people applauded, Un cilvēki aplaudēja, and he was excited. un viņš bija priecīgs. So it didn't take long, and he was playing for 40 minutes, 50 minutes, and our worship team had no place. Un nepagāja ilgs laiks, ka viņš jau spēlēja 40-50 minūtes, un slavētājiem vispār vairs nebija The laika. leader of the worship team was even angry. Un slavēšanas vadītājs sadusmojās. Of course, with me. Nu, uz mani, protams. Next Sunday morning, the same old guy, Un tad nākamajā svētdienas rītā atkal tas pats vecais vīrs, the same accordion. tas pats akordions. This time I gave him a hug. I said, it's great to be here. Un es viņu apkāpu, saku, lieliski būt šeit. But please just play one thing. Bet spēlē tikai vienu lietu. Because last time you just took away the time for our music team. Tāpēc, ka iepriekšējais tad mums nepalika laika muzikāliem. He said, I'm a professional musician. May I accompany them? Viņš saka, bet es esmu profesionāls mūziķis, vai es varu pavadīt kopā ar viņiem? I said, sure, please, Jā, protams, do. droši. And the end of the story was half a year later we baptized him. Nu, gal galā pēc pusgada mēs viņu kristījām, Yeah, he has to know what's happening in the church. un viņš gribēja zināt, kas notiek draudzē. But what is bad about Подмосковные вечера Bet gal galā, kas ir slikts ar Podmaskovniju večerā? or Donau Waves Vai Donavas šī mūzika, or Vienna Walzer? vai Vīnas valsts? What's bad about it? Kas tur slikts? Nothing. Nekas. So couldn't we play this in the church? Tad kāpēc mēs to nevarētu spēlēt draudzē? And so in our church it was multicultural. We had 29 nations at the end of the day in the church gathering. 4 services parallel in Turkish, in German, in English, and in Russian. Un gal galā mūsu draudze kļuva ļoti multinacionāla. Tur bija 29 nācijas, 4 paralēlie dievkalpojumi - turku, vācu, angļu, krievu valodā. And when somebody would have a birthday, Un ja kādam bija dzimšanas diena, they were all singing. The black people, they're all singing. К сожалению, день рождения бывает только раз в году. pat melnādainie dziedāja, ka, diemžēl dzimšanas diena tikai reiz gadā. And then one day a pastor coming from Russia said, well, this is not a spiritual song. Un tad kāds mācītājs no krievu vidas, viņš saka, bet tā taču nav garīga dziesma. I asked him, how do you know? Es teicu, un kā tu zini? Have you talked to the author? Vai tu tad parunāji ar autoru? How do you know? Kā tu zini? But we never sing songs like that. I say, well, you don't have to. You are in my church. In my church, we sing songs we like. Piemēram, viņš saka, mēs agrāk nekad tādas dziesmas neesam dziedājuši. Tā, nekas, manā draudzē, tu tagad esi manā draudzē, mēs dziedam, ko mēs vēlamies. And this is a birthday song. Un tā ir dzimšanas dienas dziesma. And see, that guy and that guy and that guy came to our church at their birthday. Un viņš atnāca uz mūsu draudzi dzimšanas dienā. They knew that secular song. Un viņi zina šo sekulāro dziesmu, And they were singing the song. un viņi dzied to dziesmu, And they stayed with the church. un viņi palika draudzē. And today they worship the Lord. Un šodien viņi pielūdz to kungu. You build the church with the people, not for them. Tātad mēs būvējam un veidojam draudzi kopā ar cilvēkiem, nevis pret viņiem, vai nevis priekš viņiem. But everything dirty, everything demonic, everything which is corrupted in our culture will not accept. Bet viss, kas ir sabojāts vai demonisks vai netīrs mūsu kultūrā, to mēs gan nepieņemam. Is this an answer? Vai atbildēju uz jautājumu? Does it satisfy Pentecostal heart? Yeah, there. Man arī viens jautājums. Vispirms gribēju pateikt paldies par lekcijām, man ļoti vērtīgi. Un mans jautājums var izklausīties nedaudz provokatīvi, bet tas nav, lai provocētu. Tas man tiešām interesē no sirds un gribu uzjautāt par to. Pagājušajā
vakardien mēs runājām par to, ka mums ir jābūt aktīviem kā kristiešiem. Ka mēs nevaram pieļaut, kad valstī tiek pieņemti lēmumi, kas, piemēram, tur legalizē kaut kādas lietas, nezinu, homoseksuālu laulības vai kaut kas tāds. Un es te uzrakstīju visas lietas, ko man liekas, ka sabiedrība Latvijā zina, par ko mēs esam pret. Mēs esam pret Pride gājienu, mēs esam pret Stambulas konvenciju, mēs esam pret dziesmu svētkiem, jo tajās mēs nevaram piedalīties, jo tur dzied, ka pērkons mūsu tēvs un saule mūsu māte. Mēs esam pret jogu, pret meditāciju, jo tas ir hinduisms. Mēs esam pret latviešu svētkiem, jo tas ir līgo, tas ir pagānisms. Mēs esam pret Halovīniem, jo tas arī ir gari un spiritisms. Un jau Ziemassvētkiem problēmas ar egli droši vien. Un tad mēs varētu runāt par mūzikas festivāliem, pozitīvus un vēl visādi summer sound. Bet tur arī notiek okultas lietas un spiritisms. Tur arī vairs nevaram iet. Un tad mākslas izstādes, diemžēl, arī kļūst aizvien provokatīvākas un ideoloģiski uzlādētas. Un tā mēs varam piemest vēl šim tēmu Izraēlu un Palestīnu un tā tālāk. Bet jautājums man ir, kā tajā visā kalpot un aizsniegt sabiedrību, īpaši sabiedrību, kas ir hiperliberāla. Jo man ļoti patika par musulmaņiem dzirdēt, bet tomēr viņi tā kā vairāk no konservatīvā flanga, viņiem svarīgas ģimenes vērtības un tā. Bet kā aizsniegt sabiedrību, kas ir tā kā superliberāla un kas zina visas šīs lietas, kam tu esi pret? Kā kristietis, tu esi pret to, bet kā jāuzrunāt viņus? Well, first of all, you have to stop to be against everything. Jāpārtrauc būt pret visu. So most of the Christians know what's wrong, Lielākā daļa kristiešu zina, kas nav pareizi. and that's okay. Nu labi, But what's right? bet kas ir pareizi? So the society doesn't know us as a contributor of righteousness. Vai sabiedrība pazīst mūs, kā mēs nesam savu pienesumu taisnīgumam? For instance, if there are no homosexual and lesbians becoming free and healthy in our circles again, Jo, ja nav mūsu, pieņemsim, lokā homoseksuāļi vai lesbietes, kas atbrīvojas un kļūst brīvi, ja neviena tāda nav, then we're only against. tad mēs būsim tikai pret. But we have no alternative. Un mēs nepiedāvājam alternatīvas. So if we have a celebration going on and we know this, the background of that celebration is Gentile. Un, ja ir kaut kādi svētki, un mēs zinām, ka tur vēsturiski tas ir pagānisks, So what is our alternative kāda ir alternatīva, ko mēs at piedāvājam this celebration? šajās svētkos? You know, your language, your worship language is full of pagan words. Jūsu valoda, pielūgsmes valoda, ir pilna ar dažādiem pagāniskiem vārdiem. Even the name of God in your language Pat vārds Dievs jūsu valodā is the name of a demon. ir dēmona vārds. It's a pagan tradition. Nāk no pagānu tradīcijas. And those who evangelized Un tie, first, the Latvians, evaņģelizēja sākumā latviešiem, they offered alternative. viņi piedāvāja citu vārdu. So we have to be very careful for always being just against. Tā kā mums ir ļoti jāuzmanās ar to, ka mēs vienmēr vienkārši And esam so pret. in my country, I encourage the Christians to come, not compromise. We are not compromising. Un savā valstī es saku, ka mums nevajag visur iziet uz kompromisu. Nē, mēs neizējam uz kompromisu. But why wouldn't I be able to go into a Hinduistic place Bet kāpēc gan es nevarētu iet uz kaut kādu hinduistu vietu and just be positively Christian? un būt pozitīvs kristietis? We went to a satanic temple one day. Vienu dienu mēs, piemēram, devāmies uz satanisko templi. I had some friends with me, Man bija līdz draugi. and they said, it was in Brazil, and they said, well, this is a very dangerous place. Un tas bija Brazīlijā. Viņi teica, tā ir ļoti bīstama vieta. I said, what? Es teicu, ko? This is dangerous? Tas ir bīstami? Why? Kāpēc? Well, it's Satan there. Tur ir sātans. Say the Bible says, just oppose, and Satan will run away. Bet Bībelē teikts, stājieties pretī vēlnam, un viņš bēgs. I said, let's go in. Ejam iekšā. He said, you must be mad. I said, no, I'm not mad. Tu laikam esi raksts. Nē, Let's go in. ejam. So we approached the temple, Un tā mēs tur ieejam. and there's this huge guy standing like this, a priest. Un tur tas priesteris tāds Burning liela auguma. eyes. Degošām acīm. Dangerous. Bīstams.
So I lifted up my hand and said, in the name of Jesus, just move away. Es pacēlu roku, Jēzus vārdā, paņem malā. And if somebody would take that guy and just throw him into a Vai corner, izej ārā. Un tad bija tāds You sajūta, were ka kāds standing there. paņem to puisi un vienkārši aizmet kaut kur gabalā. shaking, and my friends followed me into the temple. Un viņš tur sāk As kratīties. soon as the priest draugi iet. started to move again, I said, you stay there in the name of Jesus. Un kad viņš tur sāk kaut kā kustēties, es tā, And we saw Miers. everything. un mēs visi Went paskatījāmies. out, they say, wow. I said, our God is much greater than all these balloony demons. Un iegājām, visi paskatījāmies, izgājām ārā un viss tā, wow. Es saku, Dievs ir daudz spēcīgāks nekā tie uzpūstie dēmoni. Who told you that they are more powerful than us? Kurš teica, ka viņi ir spēcīgāki nekā mēs? God made us in his image. Dievs mūs ir radījis pēc savu tēlu. They will shake when they see us in faith. Viņi drebēs, kad viņi redz mūsu. So come with alternatives. Come with alternatives. They may Bet be tā kā- different because this is a long conversation. What Piedāvā be the alternatives? alternatīvas. Protams, ka tā būs gara saruna, bet ir nepieciešams alternatīvas. But don't swallow Un vienkārši nenorī. and don't be just against. Un neesi vienkārši tā kā pret. Tikai Show the alternative. parādat alternatīvas. Okay? Tātad jautājums būs no 1. korintiešiem 14.1. Dzenieties pēc mīlestības, dedzīgi tiecieties pēc gara dāvanām, jo sevišķi, lai jūs spētu pravietot. Man pašam ir 6 dāvanas, es gan ar to nelielos un esmu ar to labāks, bet man ir tāds jautājums. Ja ticīgie ir lasījuši, piemēram, šo raksturvietu, vai ne? Tad kāpēc par to sāk runāt? Un tā kā sāks kaut kāda pretestība. Kāpēc tā? Yeah, well, there is always resistance against spirituality, which is fake. Vienmēr būs pretestība pret garībumu, kas ir neīsts. When the Pentecostal movement came up in Europe, Jo, kad Eiropā sāk attīstīties vasaras svētku kustība, there was lots of kindergarten experience. bija ļoti daudz tādas bērnu dārznieku pieredzes. People knew nothing about the gift of the word of wisdom, but they exercised wisdom. Piemēram, cilvēki neko nezināja par gudrības vārdu, bet viņi tā kā to lietoja. People had very few ideas what the prophecy is all about, but they were prophesying. Viņiem bija ļoti maz izpratne, kas vispār ir pravietošana, bet viņi to darīja. There was all kinds of very fakey experience. Tikai bija ļoti daudz tādas mākslīgas, izdomātas, neīstas pieredzes. So the reaction of the more traditional Christians, and especially the Baptists, Līdz ar to tradicionālā kristieši, īpaši baptisti, was completely against this. pilnībā bija pret to. In 1909, Un 1909. gadā Evangelical Alliance signed the Berlin Declaration. tika parakstīta Berlīnes deklarācija, Evaņģēliskā alianse to parakstīja. Decided that Pentecostalism and all this story with the gifts of the Spirit is from the devil. Un tur tika lemts, ka vasaras svētku kustība un visas tās dāvanas un izpausmes tas ir no vēlna. So fake experiences Un ticības pieredzes led to an unbiblical decision. kaut kādā veidā noveda pie nebibliskiem lēmumiem. And then they had to explain why they rejected prophecy and the word of wisdom and everything altogether. Un tad bija jāskaidro, kāpēc tika noraidīta pravietošana, gudrības atziņas vārds un tā tālāk. And there was the rationalistic theology of Scotland, which gave us an argument, a theological argument. Un bija racionālisma kustība Īrijā, Skotijā, kuri mums piedāvāja tādu teoloģisku argumentu. And they were reading 1 Corinthians chapter 13, verse 8 to 12, Lasīja 1. korintiešiem 13, 8 līdz 12, where it says that all prophecy is quieted down, stopped, and so on, un kur saka, ka pravietošana beigsies, when the perfect is going to come. And they would say the perfect is a blessed new ratio, the completely cleansed mind of a man.
Un tad, kad tas beigsies, un tad, kad nāks pilnība, un viņi pateica, ka tā pilnība ir pilnībā attīrīts cilvēku prāts. But that theology is fake. Bet tā teoloģija ir viltus. And most of our Baptists bought into this. Jo tāpēc, ka mums baptistiem The passage says very clearly that this whole will stop, the prophecies and so stop when we see him from eye to eye. Tur patiesībā tajā rakstvietā ir teikts, ka visi pravietojumi, visas dāvanas, viss pārtrauksies tajā brīdī, kad nāks pilnība, kad mēs viņu redzēsim seju pret seju. I usually ask Baptists, have you seen him from eye to eye? Un tad es baptistiem prasu, vai tu esi redzējis sejā viņu? And if you have seen him, Ja tu viņu esi redzējis, what kind of pills did you take before? tad kādas tur narkotikas pirms tam tu lietoji? No, Jesus has not come yet. Jēzus vēl nav atnācis. So that kind of interpretation of 1 Corinthians chapter 13, 8 to 12 is just fake. Tā kā tā ir viltus interpretācija no 1. korintiešiem 15, 8 līdz 12. So reacting to one fake experience with a fake interpretation of the New Testament is altogether wrong. Un pilnīgi nepareizi ir tas, ka jā, tā pieredze tur arī bija viltus, bet reaģējot uz to pieredzi un savukārt interpretējot, ka šis ir šādi, tas arī ir viltus un tas kopā viss ir nepareizi. We have just one foundation, Mums ir tikai viens pamats, and this is Scripture. un tie ir raksti. And let's keep to Scripture Un turēsimies pie rakstiem, and not to our theological interpretations. un nevis pie mūsu teoloģiskajām interpretācijām. I give you one story to smile yet. Un kaut kas vēl, par ko pasmaidīt. In August of this year, we had a scientific symposium at the University of Tartu. Tartu universitātē šogad augustā bija zinātniskais simpozijs. We were discussing the book Song of Songs Un mēs Salamana augsto dziesmu apspriedām in the Old Testament. no vecās derības. It's a book about sexuality between man and woman. Un tur ir par seksualitāti starp vīrieti un sievieti. But in our circles has never been interpreted like this. Bet mūsu lokā nekad tas tā netika interpretēts. So I read all the Baptist articles written since 1905 about this. Un es par šo izlasīju visus baptistu rakstītos rakstus kopš 1905. gada. In Latvia, in Estonia, in Russia, you name it. Latvijā, Igaunijā, Krievijā, UTT. There's, for instance, this nice story, Sulamite, and her breasts are praised by Solomon. Un tur Sulamieta ir un Salamans izsakās par viņas krūtīm. And a famous Baptist Latvian theologian Un writes slavens an baptistu article teologs published in Bratski Vesnik Bratskij Vecņik publicē rakstu right after the World War. pēc pasaules kara. And he says, the breasts of Sulamite, they are symbols of the New and Old Testament. Saka, ka Sulamietas krūtis ir simboliski vecā un jaunā derība. A what? Ko? Yeah, and you could continue like this. So a whole book in the Bible talking about sex and erotics Tā kā šī grāmata, kur runāts par seksu un erotiku, in a very pure way tādā tīrā veidā has made completely inadequate for us. Ir padarījusi visādas neadekvātas, likusi parādīties neadekvātām And lietām. then you go to Baptist circles and you ask them what kind of praxis of sexuality do they have. Un tad jūs baptistiem prasat, kāda veida seksualitātes praksi jums ir, And this is a jungle very often. un tur mēs nonākam džungļos, Believe me, a terrible jungle. briesmīgos džungļos. Jā, You're welcome. par džungļiem vēl parunāsim, vēl mums būs jautājumu atbilžu laiks. Bet tagad ir pusdienas laiks, un mēs varētu kopīgi arī piecelties, pateikties. Un tie, kas vēl grib atbalstīt ar kafiju, tad viņi vēl būs pieejami tikai pusdienas laikā, pēc tam būs tikai lētā kafija. Tas nozīmē sliktā, bet lētā. Dosim Arnim, viņš tāds aktīvs, lai viņš pasakās pa ēdienu. Paldies, debes Tēvs, par šo brīdi, ka esam varējuši būt kopā. Tēvs, svētī, ka arī mēs arī varam stiprināties un svētī šo maltīti un svētī šo atlikušo dienu, lai Tavu klātbūtni ir ar mums. Jēzus vārdā. Amen.